Nu, kas te notiekās? Jauna sērija. Kur mēs sākam pirkt materiālus priekš tā, lai uzlabotu mūsu traileru restaurēt, ja? Labi, skaties, ko es nopirku. Rūvband, Vincents. Ar šito mēs mēģināsim izolēt jumta daļu, lai mums netiek vairāk iekšā. Es pareizi saku, tu taču man ieteici šos materiālus pirkt. Es neko nesaprotu. Nu? Es ar tikko skatījos tā kā melnzem un kaut kādus dārzeņu un puķu substrātus. Jā. Es nesaprotu viņu kaut kā jāmaisa kopā. Jāmaisa kopā? Es gribēju tos tomātus iestādīt. Jā, jau tas substrāti ar melnzem varbūt tās. Varbūt kāds var iestāstīt jaunajiem dārzniekiem komentāros, pateikt, kā jāmaisa viss pareizi. Jā? Nu, saki, meitiņ, nu? Mama atrada sirsniņu. Puķīti? Jā, no puķi. Jā, mēs te brauksim pie Paulas uz dzimšanas dienu, jā? Nu, ļoti smuku sirsniņu. Labi, mēs ejam tālāk. Šī sērija iesākās un sastāvēs no vairākām dienām. Šis ir īstais un vienīgais laiks, lai pieņemtu lēmumu. Uzskaitīsim, cik mēs ieguldījām naudu, lai viņu saremontētu, vai ne? To mūsu vīlu jauno. Jo, ja mēs to pēc tam sāksim, mēs vairs nekad nevarēsim atcerēties, ko mēs, cik notērē. Galvenais Oskars tur tādā sērijā parādīja tipa naudu, cik viņš daudz nekad jau nevar izskaitīt. Nē, nu. Nē, nu vienkārši doma tāda, mēs viņu tagad restaurēsim un mēs varam veikt uzskaitījumu, cik uz ko tika notērēts. Bet mēs jau, protams, centīsimies budžetiņā iekļauties. Tad pirmie 18 eiro ir notērēti. 2 rūļi pa 10 metri, pa 10 centimetri plati. Nu, nezinu. Nu, degvielu neskaitīsim. Nē, sākam no 0 līdz 18 eiro notērējam, ja? Šis vlogs top no daudz dienām. Galvenais Oskars man saka, liekam šitādu, tā kā tur, kur tas trē būdeņi. Es jums saku, kas tu galīgs viestājums. Viņš saka, šitāds vai ko jūs domāju? Nu, kā tu arī? Galvenais, tu man pateici kameru un tu neko jaunu nepateici. Labi, mūsu problēma tamā, ka mēs meklējam finieres, to, ko mēs varētu aizvietot sapujušās, saslapinājušās finieru daļas. Jā. Bet depo veikalā neviens cilvēks nezina, kur stāv finieres. Es drīkstu kaut ko paprasīt, bet tu apselu uzmanību nepakot. Nu? Nu, es gribu, lai tu pasties, kas tur ir siltinājumi. Jūs negribu, lai man ir augstu gulēt tanī būdiņā. Diana man piedāvā reāli nosiltināt ar 10 cm biezu putoplastu mūsu mājiņu to vilu jauno. Bet es vienkārši viņiem mēģināju paskaidrot, ka viņi nesaprot, kā tas vispār reāli. Nezinu, kas cita. Šito? Nē, tā ir kaut kāda loksne. Nu, viņa nav tam paredzēta. Nosiltināt, arī izdomāju. Es saku, man vismaz vienkārši... Bet kur tās piens pazuda? Es nepaņēmu, tas viņš dārgāks. Depiņā pirku vairumā pienu pa 77 centu, UHT 2%, pēkšņi uzlikuši 95 centu. Nu, vispār jau. O, ko? Nu, no 77 uz 95 tā ir liela starpība. Oskars man saka, galvenais, kad vienkārši tām sienām pa virsu štaplašas plāksas jāliek. Es jums saku, kas tu galīgs viestājas? Tāda vispār es viņai saku, ka jāgriež ārā pēc traferetes un jāmaina. Viņš saka, kas virsū nevar likt? Sapujuši, nu, Nē, viņš un to teica. Izāda plāksnīgi paņem un viss. Nu, un var kas ir, kas? Ko teici? Ko? Nu, nekas un viss maksā naudu. Da vispār mēs sākam skatīties. Es plānoju īrēt piekabi. Piekabi īrēt, tāpēc, ka man vajag 16 OSB plāksnes dēļus, 1,2 metri, 1,25 metri reiz 2. Es celšu to, kā viss putrojās kopā. Labi, tagad mēs staigājam, meklējam detaļas. Kurš man vajadzēs piekabi? Es gribēju Diānai to pateikt piekabi, lai es varu aizviest jumtu. Es gribu metāla plāksnes. 12 man vajag 16 OSB plāksnes. Zini, kā sievietes dzird to, ko tu tagad runā? Tad man vajadzēs tos finieri man vajadzēs. Es runāju, kad es jau nevaru mašīnā ielikt tādas lietas. Es vispār neko nesaprotu, ko tu runā. Ai, ko tu tur saprast? Es viņam tikai pirkstu rādu, kas man patīk, ko tev jālīmē. Es tev teicu, ka šitā sērija būs no vairākām sērijām, no dienām. Mēs vienkārši šeit staigājam pa materiāliem, skatāmies, cik kas maksā, lai var
sarakstīt tām, un mēs jums aizsūtīsim katram individuāli skatītājiem rēķinu. Nu, mēs sadalīsim uz galviņām. Mēs tikko izdomājām unikālu biznesu. Reik šādu kvadrātiņu var Depiņā nopirkt par 67 centi. Jā. Mēs Diānu noierēsim piekabu, nopirksim veselu kaudzi lielajām plakstēm un ar smuko figūru zaģīti izgriezīsim šādus kvadrātiņus un tirgosim par 42 centi. Es to nepiedāvu, es to teicu. Viena plāksne maksā kaut kādu, šitā ir riktīgi plānā. 6 mm viņi maksā kaut kādu zem 10 eiro. Tur izgriezt, tagad negribu rēķināt. Nu, parēķini. Nu, tu zini, cik tu daudz tādas var izgriezt? Lūdzu, pieliec mazliet spēku un pārvērt biznesā. Es Diana, terasi pie villas klāt, jā, ar jumtu. Es domāju, jumtu likt polikarbonātu loku šitos. Rekas 6 mm, kamēr mēs vēl neesam nopirkuši, lai skatītāji pasaka. Un rekas 10 mm, šo riktījos. Nu, kur labāk likt? Sniega gadījumā ziemās, lai nesaplīs. Nu, kur labāk? Es zinu, ka siltumnīcām liek vispār 4 mm. Laikam mēs šito ņemsim. Mēs tagad mūžā neesam pirkuši linolēju līdz šim savā dzīvē. Laikam, jā, tas būtu labs tāds, ne? Ne? Tikai vienīgi, es tā teicu, kad ir biezi linolēji, šitais laikam nav biezs. Pagaidi, bet pasties ir augšā, ir 7,60 tāds pats augšā. Jā, tāpēc, ka viņš būs vēl, rekur pas šito podziņu, davai Oskar uzspied. Gribu, lai uz maniem kāds bļauj? Davai. Oskars man saka, es Diana tā gribu, lai mums mājās pilns puķēm. Viņa kaut kādas sviešas šodien, zina, paskaties. Viņa jau vienreiz nopirka mājās stāv kasīt tikai puķus, viņas nekad nestāda neko. Es stādu, viņš melo. Viņa redz, kāds smuks iepakoja, viņš kāds smuks. Nu, davai izaudzē, davai. Kaut bija, nu labi. Es esmu. Tā, pagaid, klausies. Oskars tagad ir profesionāls linolējā, viņš var nokonsultēt. Jā, mēs pie konsultanta uzzinājām, ka linolēju, ko mēs liksim, ka mums vajag pirkt 0,7 mm krāsas pārklājumu, nevis 0,2, kurš izveidīsies ātri un uz kur uzkrītot kaut kas ir ātrāk parādīties caurumiņi vai vēl kaut kas. Jā. Sapratāt? Sapratāt, ko es jums pateicu? Sapratāt? Un ņemot vērā linolēju cenas, normāli linolēju, mēs izdomājam, ka mēs aizbrauksim uz Vīlu mūsu jauno, ar ruletīti izmērīsim, lai mēs nenopērkam krietni pa daudz. Nē, Oskars teica, viņš norās to kavrolīnu, atnāks uz depo un pateiks, es gribu nopirkt tieši tik daudz, cik šeit tagad izgriez man, un es pirkšu tikai to. Jā. Un pēc tam to kavrolīnu vedīšu ķīmisko tīrīt, tev tīrīt. Jā? Un ieliks marketplace. Bet Depiņam mīnusiņš par to, ka pienam cena no 77 uz 95 pacelījumi. Nu, paskaties. 95 centi. Oskar, ne visi cilvēki pērk to pienu un ne visi zina, cik viņam būtu bijis jāmaksā. 77 centi maksā. Es viņu izmantoju kafijai. Ne jau es viņu pa vienu dienu izmantoju, bet... Kāpēc kapsulas nenopirki? Tu filmē? Jā. Live reportāžu no depo. Es filmēju vienkārši Oskaru. Vienkārši visi nagļuši, visi Rīmī, Maksims, visi veikali naglajā ceļ cenas augšā. Nu, pasakiet reāli cilvēki, jūs peļņi pieaugtā? Attiecībā pret cenām. Man nē. Kurš sviesis par kādā valstīm? Man visi apkārt tikai parādā. Jā, un nec vēl naudu nevajag. Jā. Es pat nezinu, vai rakturīs pa kādu naudu dzīvot, ja man nesāks atdot. Nu? Es pat nezinu, cik viņi maksā, te nav cena. Veicot dziļāk tirgus izpēti, es atradu, kad, ja ņem vairāk par vienu šito pienu, tad 97 centi viens. 3,2%. Man izdevīgāk šitādi nekā pa 95 to 2%, vai ne? Jā. Nu, jādomā līdzi. Nu, bet tu jau man saka, ka marga piens ir labāks par to pienu. Nu, ja es nekļūdu, es viņu daudzās šajos te izmantoju. Nu, baristās. Ne? Nezinu. Es zinu, kad es pēdējā reizi kafēnē strādāju. 97. Galvenais, ka Depiņš mums kādu dienu galvā iedos par to, ka mēs tu filmējam, ne?
Lieti. Oskars gribēja pasūdzēties par mūsdienu cenām. Mēs sarunājām, kad veiksim uzskaiti, cik mēs naudu ieguldīsim remontā. Pareizi? Jā, kur ļoti daudz ko remontam. Labi, šodienas tēriņš neskaitās, bet tad, kad mēs bijām Senukajā, es nopirku šitos. Jā. Es teicu 18 euros, neatceros. 2, jā. Un tad mēs bijām ciemos. Oskars miskastē vienā ielīda. Un dabūju šitādi te. Viņš dažreiz vakaros lien misenē. Kāpēc viņa tādu sviestu nes šodien vienkārši? Tāpēc, ka tu man izsit no ierindas. Pilnīgi pa velti dabūju šitādi te vāku, kurš varbūt derēs, varbūt nederēs, bet bija tak nofilmējis. Ja tur tāds balds bija saplaisējis visu, pamēģinās šito uzmuķīt. Ja nesanāks, tad es vismaz šito te plastikātu vāku nojaukšu un uzlikšu pa virs kā cepurīt, lai lietas netek iekšā vismaz pagaidām. Pavelti. Tātad paliekam pagaidām pie 18 eiro. Malacis. Un vēl Oskars veiklā riktīgi dusmojās par tām cenām. Jā, tāpēc, ka man vispār pasakiet tā godīgi, tā tīri godīgi. Jums tās algas pacēla uz tiem 50%, cik tur tas inflācijas āķi. Un pieņemsim tie, kas ir vecāki sekotāji. Atcerieties, es filmēju Lidlā cenu pieaugums. Un iedomājies, tagad es salīdzināšu Lidl cenas ar to sēriju, ka es toreiz uztaisīju. Eiķinās, jā. Ja jau pēc 2 gadiem bija 400, kaut kam bija vienam produktam, tomātiem, vai kam bija 400% pieaugums. Iedomājies. Nu, reāli jums pa 5 gadiem kādam ir pa 300% izaugus algu. Nē, es saprotu, uzņēmēju darbībā var iet labāk, zemāk, visādi, bet, nu, tur, kur tu strādā algot darbu, nu, taču neviens tev neceļ algu par 100%. Nezinu, man grūti pateikt, nestrādāju nekur. Nu, reku tur pienam uzceļ pie 20%. Nu, tev uzceļ par 20% pamata algu, nu, tā kā algu. Nu, neceļ. Tā tīri pačas neko. Nu, neceļ. Mums ēd nost tā inflācija vienkārši. Nezinu, bļāviens. Bet ne par to es stāstu. Mēs taisam restaurāciju Villēvis Jodavai. Starp citu, vajag piefiksēt to, kad esmu iestādījis tomātus. No nulles. Un rekur jau pirmais. Nevar iefokusēt. Rekur pirmais nākā. Labdien! Šodien Oskars vēlējās izstāstīt par savu ātro marinānu, tāpēc, ka viņš ieplānoja, ka mēs rīt ceturtdien metam visus darbus pie malas. Mums nekas neinteresē, un mums jābrauc uz vasarnīcu, pēc, kad ārā būs 17 grādi, tāpēc mums nav jāstrādā. Un pēc tam atkal augsts būs. Jā, un tāpēc viņš Tāpēc mēs aizbrauksim uz vasarnīcu, kā jūs teicu, šī sērija sastāv no daudz dienām. Aizbrauksim un ar metrmēru izmērīsim visas vietas, kur kaut ko mēs domājam, ka jāmaina, lai nav minēšana, tad, kad mēs pirksim materiālus. Jā. Tad sagriežam gredzentiņos sīpoliņu un iemarinējam cūgaļu, lai rītā būtu ļoti garšīgs šašliks. Tikai sīpols un cūka, viss vairāk nekas neies? Jā, bez garšām. Ko tu mel? Tā, tagad uzmanību mazliet klusumu visiem. Jūs zināt, kāpēc klusumu? Putnu skaņa. Un vēl zaļa zāle. Un bēngiņu atvedām. Reāli, viss pavasars, jo zaļa zālīte sāk nākt ārā. Tev bez mazliet pļaut kaut kad varēs. Un es esmu pirmo reizi šogad maiciņā ārā, tāpēc, ka reāli ir šodien silti. Kas ir meitiņa? Labi, nevar vairs filmēt. Mums jānokārto formalitātes ar meitu. Tā, turpinot par ieguldījumiem remontā. Man no vecā, pirms kādreiz man virtuvē stāvēja šāda lampa depiņās, sen pirkta. Tātad teorijā viņa maksāja naudu pirms 5 gadiem, es neatceros 10 eiro, bet mēs viņu varam skaitīt kā netērējumu. Tad uz doto brīdi remontām vēl joprojām ir 18 eiro notērēt. Un es šito lampu gribu, nu nezinot, kaut kur, te ir reku jau kaut kas ir bijis. Nu, un es viņu gribu šitien augšā uzlikt. Un tāda dienas gaisma baltā būs, apgaismot virtuvē galdu. Tā, mēs esam atbraukuši ar drošu virtuvē. Tā, un tad šodien mēs veiksim mērījumus, cik mums vajag maksimums platu linoleju un cik garu, lai mēs palieko nenopirktu. Ņemsim nost visus aizskars, visus audumus, mērīšu, cik ir lielākā vieta finierim. Varbūt pat atrausim, izrausim varbūt šitien ārā tomēr.
lai redzētu, kas mums te jādara. Nu, šodien mēs te visu dienu būsim, cepsim šašlikus. Un tad vāksim nost, paņemam putekļu sūcēju līdzi, izsūksim visas tās mušas ārā, kas te ir. Te jāapstās, kas te ir. Nu, iesim cauri vienmēr. Cēkot tādā čiliņā šodien padarbosimies un pabaudīsim šo skaisto dienu. Pēc šīs dienas atkal Latvijā būs augsti, pat naktī mīnusi aizies. Tā kā baudam. Tā, pareizi, mēs viņas sievu uztaisīsim pa kafijai. Reku pasties. Romantiski pasēdēsim uz soliņa. Es kādreiz mazgāju krūzes ar bērnu dibenu saulēm. Nu, ko darīt, ja ūdens nav? Starp citu, jā. Lai šo sāktu mazgāt ar kerheri, mums te nav spice. Ne dziļurbumu, ne spice mums te nav. Mums ir šis ūdens, kurš uz ziemu, ir atslēgts. Nu, lai neaizsalst. Un tagad mums jāgaida, kad točina vairs nebūs mīnusi, tad mums viņu ieslēgs, un tad mēs varēsim pieslēgt augstspiedienu mazgātāju un sāksim mazgāt šo vilu. Visi ļoti uztraucās ar komentāros par to, kāda nākamais nagu dizains, kurus izvēlējas rozā. Ko tas viests sakal? Bengiņa, nu pasties, abas kaķīšas atvedām, lai pēlpos. Nu, kaķīti patīk, puses, ko tev spalva spīd saulē. Pagamēli, kas tur ir? Kas tas tāds? Kas tur ir? Paga, kur ir? Kur viņš ir? Kas tas ir? Tas zirnakus kaut kāds. Bļāviens, viņi nevar trāpīt. Re, kur ir kamerā. Jā, majo. Kas tur ir? Eiku pastāv. Redzēji, kā lec prom? Diana nobijās no vārdas. Viņam ar uzlecu. Reiku pasies, cik daudz stikli. Šitos stiklus mēs salasījām šten apkārt pagājuši gan. Ko vispār tur varda daudz? Un viņas būs jāved uz atkritumiem, uz stikla atkritumiem, pareizi? Jā. Nu super, pasies, kā mēs kopjam dabu. Oi. Labi, jāuzkā būs uz jumta, jāpastās, vai to lūku varēs salabot. Reiku dabūju nost. Jā. Nu šitā detaļa, nu kur tam mēs viņu dabūsim? Diana malcī, cedā mēžā arī savāc stiklus visus. Jā, nu pasties, kā saplīs. Jā. Un reiku pa šeien tek, un no iekšpuses bija plēvi. Tā, tagad es pamērīju. Man liekas, ka tas kvadrāts, es tikai nezinu, kā viņi izņemt ārā, protams, jā. Bet tas, ko man iedeva, viņam ir tie izmēri un šie izmēri, jā. Viņi atbilst šim kvadrātam. Pagaidām, Elī. Tad man šitā daļa kaut kādīgi jāizņem. Negribas salauzt. Varbūt var tomēr uzsūtīt šito detaļu jaunu. Nu, ko tu gribēji teikt? Es gribu parādīt, kā es varu lidot. Ar dronu? Jā. Nu, ejam, pastīsimies. Rādi. Wow, kā tev labi sanāk. Oi, ideāli! Tā, tagad skats no augšas. Nu reku te. Uj, viņš, man liekas, ar kaut kāds silikoni pielīmēts bļāviens. Īstenībā, pat nezinu, vai es viņu var noņemt. Nu, kaut kāds risinājums ir jāizdomā. Interesanti, vai šito vispār var nomazgāt. Reku, šito visu vajag nomazgāt un ar to lenti nolīmēt, viņš ten te ciet, bet jābūt tīrai virsmai. Nezinu, uz to jumta varētu kāpt, gan jau, ka nevar īsti kāpt. Nu, dabūsim ūdeni un tad šo visu mazgāsim nost ar ķīmiju, ar visu. Gan jau trāpīs jauns ūdens iekšā, bet tas nekas. Izolēsim visu augšu un tad jau strādāsim ar iekšdarbiem. Bet kad? Nezinu. Šādi izskatās pagaidu risinājums. Nu, tas ir uz brīdi, lai lietus netek iekšā. Viņu no iekšas parādīšu. Tā, es šitā viņu pagaidām nostiprināju. Vienkārši ar izolācijas lenti. Uzliku tā kā kronīt, cerams, vējš viņu nenopūtīs. Nu, tāds pagaidām risinājums. Pēc tam es domāšu, kā tā kā labāk izdarīt. Un tad mēs atradām vistrakāko vietu mūsu villā. Kuru es redzēju, izrādās Oskars. Rekur. Es jau viņu redzēju sen. Ot te, nu pai malo. Ot te ir čau. Ot te ir točni ārā, visi finieri ārā.
uz manīm. Un te tad nāksies mainīt pa... Ei, tu nost, zini, cik tas zirneklīši skrien katrs savu pusi. Jā, nu te nāksies tā par nopietnu. Nu, tagad reku Diāna ņem visus audumus nost, Jā, visus mazgāsim, pārbaudīsim visus šitos, skaties. O, ko? šitais otrādi jāuzliek. Nu, kāds ir otrādi nepareizi uzliek, jā. Tātad visi audumi, šitie audumi, tur visi audumi iet nost, viss paliek brīvāks, tad mēs sākam... Un tad es sākšu jaukt visu nost pa bišķiņam, kur jaucās nost un meklēt, kur ko nomainīt. Nu, saki. Es gribu to šautu ar ūdeni. Mums nav ūdens, Amēlija. Nu! Jā, mūsu problēma, ka mēs nevaram sākt ar kerheru mazgāt, kamēr mums nav ūdens. Tas ir pagriezt ar ko Kāds ūdeni. Šito te vajag izņemt, es nevaru šito izņemt. A, kas ir ži? Nu, šitā žiži. Ži. Kas ir ži? Nu, šitā te griež. Var vienkārši ar skrūgriezīt. Nevar skrūgriezt. Krustiņ? No viņa. Vēl viens mazais remontiņš paņem no mājām PVA līmi. Un to noskrūvējuši nos šitos te, šito gabaliņu koka. Bļā, viens nevar pakustināt, ok. Un salīmēšu kopā, lai skapīts būtu vesels. Nu, cik turēs, cik neturēs, to es nezinu. Bet gribās atstāt šeit oriģinālo skapīti, lai smuki izskatās. Klausies, Diāna arī strādā, pasties, kā ģimenīte raujās, visas sienas būs jāmaina eitu nost. Oš, tas ir blackouts. Neko otru pusi vēl. Protams, ka blackouts. Un pasties, cik smuki izstās šitais te, ja viņi uztaisītu, smuki forši būtu. Pasties kāds smuks loks, lakš arī redz, lakš, bet tas ir meistars, vai bez sotaks stundā ņem. Nē? Klausieties, nu, bļāviens, nu, bišķiņziņ te palīd, nu, ir ko darīt. Nu, nav dzīve, nav nekāds roždārs, skaties, nu. Tas ir eiro remonts, tas ir speciāls stils, nu, tā kā, vai ne? No, ko tu gribēji, nu? Es neko negribēju, man vispār viss dzīvē apmierina. Šito kāpēc nevar atvērt? Tas ir vizuālai, ne? Nē, var atvērt. Tad paņem otru atvērt, kur ir rokturīts. Jā, tur vajadzētu varēt atvērt. Nu tad rokturīts. Rei, kur mums iepriekšējais īpašnieks atstāja trofeju. Ko ta šamējais ir maucis? Nav rakstīts, kas pa marku. Kaut kāda zaļā. Veiku pastieties, cik forši visādi tārpiņi te dzīvoja. Un es gribu šitā tāds tā kā flīzītes salīmēt. Nu, es nezinu, vai es zinu, pa ko es runāju, bet nevis īsts flīzes, bet tāds plāksnes, ko var tur līmēt un blā, 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 un tirpīri. Un Oskars līmē vienkārši koku. Es nezināju, ka var līmēt koku, bet tagad jūs visi zināsiet, sotaks stundā. Un viņš var atnākt un salīmēt. Sataisīt hermētiski, lai lietas netek iekšā. Nē, nu klāsies, nē, nu tas miskastes tavs atradums ir baigi labais. Kādas miskastes? Es viņu no edžiņa paņēmiem. Es domāju, šeit mošu krāsu pārmaukt pāri, jo man nepatīk šitie pleķi. Viņi izstās video traģiskāk nekā dzīvē, ja kas. Un man nepatīk arī šeit tas pleķis. Nu, viņš kaut kā, nu, galīgi, nu, tā kā vadā bamžāk. Te nāksies raut riktīgi ārā, neko darīt. Jā, bet skāpīši paši, šitais man čotka, šitais man viss ļoti apmierina. Šiņā vajadzēs sapūst ar to pelējumu fiņu, lai viņi izēja. Šitais ir salīmēts, kādam bija slinkums. Oskars gan jau līmē, bija slinkums labot. Tur var iebāzt. Ar roku var iebāzt. Nu, kas tas pas... Točs salīmēts. Tur ir eņģis? Jā, tur kāds dzīvo, kur. Starp citu, gribu redzēt, kur Lapsenes dzīvoja. Nu? Atver to Šitā? Atver un augšā pasties. Skapi? Jā, augšā. Ej, tu nost. Ej, ko labs. Mums arī iepriekš arī bija Lapsenes. Kur es? Vai ko vēl viens spogulīts? Ej, šito koku Oskars teica, ka Darija līmēs. Nē, skaidri plāksnes nevar salīt. Nu, kā ir, tā ir. Nu. Ko es gribēju pateikt? Reku šito dipta, pa kur man Oskars teica, ko tu jāsies, dipta. Amēlijas ritens ir rezervēts, manu riteni ātri savāc. Vīrietis uzrakstīja, kad normāls ričuks. Heino savāc. Kas ir heino? Un Amēlijas ritens ir rezervēts, un šito ritenīti... Šito dipdapiņu mēs esam gatavi kādam atdot.
Reku, tur ir ar Mangaivarenu aptīts nevis tāpēc, ka saplīsi pie beņķa, bet lai tas mīkstumiņš nekrīt nos, kad braukā. Jā, nu viņš tāds vizuāli neizstās labs, bet... Ko, nu viņš normāls ritenīs? Nē, viņš ir normāls, vienkārši tas koks tāds, zin, tāds. Kā, nu viņš ir aplūks. Un vēl mēs līdz varam iedot vēl vienu pāri ar šitiem. Tur ir metājās pie tā, nu, tur pie pāri ar, es nezinu, kā šitas saucās, riteņu, riteņu. Un Oskars saka, ka viņš grib par viņu aliņu, pareizi? Ko man nevajag? Nu labi, es gribu viņčiku par viņu. Var neko nedot, vajag lai paņemt. Jā. Un mēs atdodam... Var kinder oliņu bērniem nopirkt 2. Nu, arī tā var, jā. Nu, ja jūs pieteiksieties, tad mēs esam gatavi paņemt viņu uz Rīgu un jo ar jums tur satikties kaut kur. Labi, visi smukie remontdarbiņi, viss tiks iedokumentēts, varēs sekot līdzi. Šobrīd mēs novērtējam. Šodien mēs gribam uztaisīt, tā kā pierakstīt uz lapiņas visas materiāls, ko vajadzēs. Fīnieri attiecīgi vajadzēs, linulei vajadzēs maz gabaliņu kavrulīnu. Nu, tie ir pirmie, ko mums vajag Bļāviens. Zini, kā līmē īstenībā ar tādiem spīlēm saspiež? Man te nav. A, kāpēc tā nav spīļa? Nu, kurienes? Ko bērni dara? Kāpēc tāds klusums? Paga piepacēl šito, lai var šito izdarīt. Un, ja jums apnīk Oskaru klausīties, var šitā izdarīt. Pār cik es sev esmu nopircis uz akumulātoru to te pūtēju. Šireiz man arī ir gandrīz jauns. Es aiziešu un uzdāvināšu savam kaimiņam. Vecīts, viņam ir pāri 80 gadiem. No piepīpētāja darbojās kompresoriņš, uzkačāt riepas. Tā kā aiziešu vecītim, atdošu, uzdāvināšu. Kur tu ielika tās skrūves? Tas ir labi, ka es Konstantīnam uzdāvināšu šito. A, kas ir? Kompresors, lai riepas pumpētu. Man liekas, ka es sabojāju vēl vairāk visu. Reku tā. Nu, te viss salūza. Reku salūza. Reku šitāds galiņš bija. Un tagad izstāst šitā. Man ir visdrīzāk vajadzīgs kaut kāds gāzenieks, kurš māk šito visu salabot, lai te... Kurš vispār? Man vajag kroču meistaru, kurš var sataisīt, lai trailerītī gāzi strādā. Tā kā... Varbūt kāds no YouTube var atsaukties meistaris, vai nu es mēģināšu pats atrast. Šādi var redzēt visus kasekus, tāpēc, kad es noņēmu, viss aizskars. Rekuri, īstās traģiskāk nekā ar aizskariem. Lauku sētā darba daudz, bet nav tik traģiski. Te ir tieši tāds finieris, tā kā mēs depo skatījāmies. Nu, vienkārši viss jārau ārā un jāmaina. Un es sapratu, ka no iekšas var mierīgi visu salabot. Laikam. Un tad vēl ir šeit, skaties. Es to teicu izņemt. Es ar roku visus šitos sūdas. Ar šito te sūdu. Nezinu, kā viņš saucās. Skrūvēju ārā. Es tā nočakarējos, tā nopsihojos. Apētīju un sapratu. Reku visi tie hermetisms, kas te bija, reku kustās, ja? Un šitien ir tāda mīksta virsma. Un līdz ar to, kad lietus līst, viņš te pa bišķiņam sūcas iekšā. Un tāpēc visi tie sāniņi sabojāti. Tā kā laikam būs jānomazgā visu, cik vien var. Iespējams, es paņemšu to melno masti, nu tāds tā kā silikons. Sākumā šitani šķirbās, patīrīšu viņus ārā, saspiedīšu un pēc tam līmēšu virsū to lenti, lai tā točni ir cieta. Secinājums, jā, darbi te ir daudz, bet, nu, man kā vienmēr izaicinājums visu to darīt. Vismaz garlaicīgi nebūs, pareizi. Diezgan te jājauc ārā būs. Nu, ko darīt? Bez piedzīvojuma nevar. Izskatās, ka šī sērija pat varbūt varētu ļoti gara sanākt beigās. Pēdējais, ko es gribu izdarīt, tas ir nomērīt, cik šiteni grīda priekš tā linoleja. Un reku es jau uzliku. Reku griliņš jau kurinās. Izcepsim šašliciņu. Un tad jau skatīsimies. Šodien ļoti interesants vlogs, kas ir vairākas dienas, jā. Un es nezinu, kāpēc pēc ziemu tā, kur ir, es gribēju parādīt.
Tā, re, kur ir. Skatāties. Nu, skaties. Pasties, kāds liels. Vispār nebaidās no manis. Iedomājies? Nekur neiet. Pusē tas saulē. Liels tāds. Buciņš šitās neaiztiek. Zinu, ka nav jēga, nav interesanti, viņi nespirinās. Saulīt pamazām riet, šašliciņš pamazām iet uz griliņu, uzcepsim vai negaršīgas vakariņas pusdienas, nezinu, kas tagad skaitās. Nu, tu vari tā godīgi pateikt, kāds tavs sajūts ieraugot bišķiņā aizskariņiem to realitāti. Es jau biju rēķinājies, ka tur būs ļoti darbiņš, ļoti daudz. Principā es esmu vairāk tāds, zini, ka man patīk tie izaicinājumi, kaut ko pačiņīt, palabot tādu. Tas vismaz ir nodarbi, nevis tur, nezinu, sēdēt neko. Nē, man te šovasar darba ir jāceļ tā būde jāceļ, terasa jāpabeidz, puķu dobas jātaisa, vēl ir, kas tur vēl bija? Vlogā netika, tas bija iedokumentēts, bet mums ir arī jau sastādīti tie tomāti, puķis, visāds tur dīcimē. Nē, nu es maz kadriņu. Saules puķis, es vēl tur. Jā, mēs visu kaut ko stādam. Vēl es gribu pamēģināt, var būt, ja man sanāks siltumnīcu uzcelt, bet es nezinu, vai nē, kā es šogad uzcelšu, viņu jau tagad tad vajadzēja. Nu jā, nu tu varbūt gada beigās tu vari. Nu, pa septembrī. Apriškam. Lai mēs jau pēc tam atbraucam, lai uzreiz. Tā jau labāk nākam pavasari. Klausās, viņš ne. Nu, vienkārši es sapratu, es rāmi uzcelšu no koka siltumnīcai pats no brusiņām un palakarbināti jānopērk plāksnes tādas un viss. Nu, kā marinādī? Labi. Laba? Labi, jā. Nu. Malacis. Jo. Jā, galvenais, kad man tādas stulbas domas, man gribās uztaisīt tādu vecmāmiņas stilu, man gribās tā kozī stūrīti tur. Puķains tāpēc kaut kāds tāds riktīgi raibs. Nu, līdz tāpētēm vēl jātiek. Tāds vecmāmiņas stils tāds. Tāds krieviskais, zinu. Oskars arī teica, ka drīz Leopardu biksēs saks steigāt. Kāpēc ne, jau var, jā. Jā, priecinās visas krievas sievietes. Jā. Patīk, kā viņš vienmēr marinē tāds, kā mums, es nezinu, 4-5 cilvēku. Jums, ja zinat, ar ko varētu nomazgāt kādu ķīmiju to mūsu traileru no āras, jūs varat droši uzrakstīt komentārā. Un ja kāds pa gāzes speciālists, kurš var trailerī salabot gāzi pa naudu, protams, jā, var pieteikties. Jo es gribu, man ir tik daudz cits jādara, kad es nezinu, vai es varētu gāzi vēl labot. Negribu es pat mēģināt, ja godīgi. Es negribu, lai noplūdes kaut kādas ir un tādas lietas. Bail? Jā. Nu, labi. Nu, zini kā, ir speciālists visādās lietās. Nu, daļa speciālists darbu es atņem, kad es te pats kaut ko taisu, ja, ko var, bet ir lietas, kuras labāk nelienu. Tā smarža, tas ir vienkārši. Ai, tā sajūta, ka vasara tikai sākās. Super! Re, kur iedzersim bezalkoholisko aliņu. Ar ko tu atskaities? Alkoholisks. Labi. Bezalkoholisko aliņu iedzersim un veiksim vēl pēdējos izmērījumus, kas tur īsti jādara un ko jāpērk. Vai tu aizgāji maniem nospiedz mazu pogu, tā pati tā poga tev nerāva. Ai, cik te būs tomēr daudz darba. Kāds uzrakstīja ļoti foršu komentāru par to, kad bija daudz peļu kakas, tāpēc nopirka jaunu. Nopirkām ar vēl vairāk peļu kakām. Te jo vairāk sāk līst iekšā, jo vairāk saproti, ka vairāk jāmaina. Man te sen... Tas bija apakšā. Šitos te es ņemšu ārā, šito skrūvēju nos, šitien visu skrūvēju, šito visu grīdu mainu, jo re, kur ir visi sačakarēts, pasties. Nu, te ir ļoti daudz darba, šitas viss jājauc ārā. Es biju domājis, uz ātro varēs salabot visu, man nekā tā nebūs uz ātro. Tā kā tiekamies 2020. Žalūzijas vienkārši uzlēdz atpakaļ un viss kārtībā bija. Nu, uzlīmēsim viņš tāds dēļs pa virs visām vietām un miers nav ko tu ņemties.
Tā kā Jāna, nākamajā sērijā tas krūvēšanās darba, plēšanas darba eita nost. Nav aizstāms, ka te jau kāds kaut ko ar to gultu darījis. Čutu tie te ir kaut kā tad pasvāji. Jā, viņas ir kāds taisījis kaut kad. Tas tikai nozīmē vienu, ka jebkuru lietu šī maiņā var pats uztaisīt. Ja grib, mēs varam lielāku gultu šeit pārbūvēt. Davai. Līdz galam. Jo. Jā? Varam uztaisīt tā, lai paliek tāds gabaliņš, lai var tikai aiztaisīt to slienu. Teorijā, jā. Man nemaz nevajag beigt, lai es te varētu ieiet. Nu jā, kurš tu tur ies, ko tu tur darīsi? Tur? Nu tā faktiski neko, jo rekord pat, ja tu vakarā noģērbies drēbes, arī tur var uzmest. Drēbes var rekur uzlikt. Bet pagaidi, jau matracis lielāks jāpērk. Nu tas ir, ja mēs gadījumā izdomāsim tos matračus nepaturēt, kas nebija. Ja, kas teica, viņi nemaz nebija tik sliktā stāvoklī. Jā, viss.